Mūsu mērķis ir mazliet varbūt paskatīties plašāk uz šiem mērķiem, nevis kā uz ANO kaut kādiem mērķiem, bet arī kā uz Latvijas mērķiem. Ir vairākas jomas, kurās mums ir ļoti nopietni jāstrādā un jādomā, lai mēs tiešām pēc tāda Skandināvijas parauga virzītos uz priekšu un spētu konkurēt ar viņiem šajā jaunajā laikmatā, kas mums tuvojās. Mēs nevaram arī palikt kastītēs un domāt, ka mans jautājums ir tikai veselība vai mans jautājums ir tikai vienlīdzība. Netieši mēs noteikti varam palīdzēt tiem mērķiem. Ja mēs neiedziļinamies ejam, mums var rasties secinājums, ka tas nav rakstīts mums, ka tas nav rakstīts Eiropā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi tas, kā mēs viņus komunicējam un kā mēs izskaidrojam, ko tieši tas nozīmē. Ja? Nu, tie plāni kaut kādi, cik tad var rakstīt tos plānus, plāni priekš papīra, ja? Jā, bet priekš kam mēs rakstām plānus priekš papīra? Tad, ja? Nu, tad es atvainojos, problēma ir rakstīšanā, nevis plānā. Ja? Un te man jāsaka, ka es domāju, ka tas ir arī politiski izdevīgi dzīvot bez plāniem. Jo tad mēs varam tādus foršus fragmentārus visādus namiņus būvēt pa stūriem un neviens mums nekad nepajautāja, kas notiek ar to tālāk. Šis ir komandas sporta veids. Tu viens pats nevar neko izdarīt. Tas, ka es personas kodā to pasaku internetā, nu, droši vien, ka daudz ko nemainīs. Bet, ja normatīvais akts pasaka, nē, šis ir 40, 50 gadu ilgtermiņa projekts, tā ir pilnīgi cita saruna. Ir jāceļ latiņa pašam, jābūt atbildīgam pašam, un tad ir arī tiesības prasīt no citiem. Un ir jārada pieprasījums pēc nulles tolerances pret ēnu ekonomiku, pret nodokļu nemaksāšanu. Tas, ko es bieži redzu, ka tad, kad mums ir kāda problēma sabiedrībā, tad mēs sakam, nākošā paudze jau šo atrisinās. Mēs satiksmes noteikums neievērojam, nākošā paudze šo atrisinās, iesim pamācīt skolēnus skolā šobrīd. Man liekas, ka mums ļoti svarīgi saprast, ka skolēni mācās no tā, ko mēs kā pieaugušie darām šajā brīdī. Ceru, ka tas kalpos par grūdienu mums tālākām sarunām un domām par to, ko mēs varam darīt, lai šo jomu stiprinātu un iegūtu arī tādu, nu, teiksim, starptautiski, kad mēs aizbrauksim no Latvijas, visās nozarēs mēs varēsim sēdēt pie viena galda un runāt kā līdzīgs ar līdzīgu. Un tas, man liekas, šobrīd ir tas svarīgākais. Paldies, Juri, klausoties tevī.